Pirms 20 gadiem viņu vecāki un vecvecāki devās uz Rīgu, lai aizstāvētu atzimstošo Latviju, bet šodien Skaistkalnes vidusskolas pagalmā ieripojas barikāžu busiņš, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību 1991. gada janvāra notikuma elpu var sajust arī bērni, kas tolaik vēl nemaz nebija dzimuši. Vecvecāki vēlējās, lai Latvija ir brīva un lai mums pašiem ir labāk, mums kā mazbērniem brīvā Latvijā. Man tas atgādina saliedētību, jo visi cilvēki devās uz Rīgu un uz citām arī pilsētām aizsargāt Latviju. Muzeja busiņa gide atzīst, ka ieinteresēt jauno paudzi nemaz tik viegli nav. Manī iekšā ir šī sajūta, ka es tur biju, kaut arī neatceros. Bet jā, ar jauniešiem stāstīt, tas ir tā kā likt viņiem iztēloties, kā būtu, ja viņi būtu bijuši tajā laikā un censties pēc iespējas vairāk uzburt to sajūtu viņos. Tā laika aculieciniekiem barikāžu busiņš uzjundīja nevien atmiņas, bet arī vilšanās sajūtu. No toreizējā Bauskas rajona uz barikādēm devās vairāk nekā 1200 iedzīvotāju, bet šodien daudz no viņiem labākas dzīves meklējumos dzimto pusi pametuši. Redziet, ir jau noticis tā, ka tagad par šiem 20 gadiem, tas jau arī nav noslēpums, un par to aizvien ir runāts, ka mums ir Rīga, mums ir sava republika, un pārējā Latvija atkal cita pasaule, un tā realitāte varbūt tie lepnie nami, tie lepnie automobīļi un tie mūsu aizaugušie lauki varbūt tas tā ļoti kontrastē. Šodienas jaunieši vēsturiskos notikumus uztver savādāk, bet, lai kļūdas nākotnē tiktu labotas, vēstures lapuses jāpāršķiest daudz biežāk. Tāpēc Skaistkalnē jau vairāk nekā 10 gadus, uzsākot jauno mācību gadu, viena diena tiek veltīta vēsturei. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.